Labdien, labvakar, vai labdien, tie, kas skatīsies citā laikā. Šodien mums ir attālināti hibrīda lekcija astronomijas skolas ietvaros. Šodien mēs runāsim par tādu dabas parādību, ko var novērot vasaras sezonā. Tēma mums ir sudrabainie mākoņi, jeb mezosfēras, jeb stratosfēras mākoņi. Un novērojam attēlu analīzi, un šodien mums ir pievienojies amatieris un astronomijas amatieris un eksperts par sudraba mākoņiem Juris Seņikovs. Es dodu vārdu jums, lūdzu. Jā, labdien! Apmēram pareizi jau Mārtiņš pateica. Vienīgā starpība ir tāda, jā, ka tie mākoņi atrodas tiešām mezosfērā, te par stratosfēru neiet runa. Es sajauc, jā. Jā. Nu, par to es arī runāšu savā prezentācijā tālāk. Nu, tad pat pirmā lieta, nu, jebkurš var paskatīties Wikipēdē, izlasīt, kas tie tādi ir. Es te arī no Wikipēdijas to ieliku iekšā, nu, tad sudrabainie mākoņi, kuri pazīstami arī kā mezosfēras mākoņi, uzsvēršu, ja, ir reti atmosfēras mākoņus, kurus var redzēt vasarā, krēslas laikā, polārajos platumu un grādos un mērenajos platumu grādos, un vislabāk ir redzami vasarā starp 50 grādu geogrāfisko platumu un 60 grādu geogrāfisko platumu. Tas ļoti labi atbilst tieši tam, kur mēs te Latvijā atrodamies. Nu, tad Rīgas geogrāfiskais platums ir 57 grādi aptuveni, ja? Runājot par to mākoņu augstumu, te mākoņi atrodas patiesi augstu, salīdzinot ar tā saucamajiem parastajiem mākoņiem, ko mēs ikdienā redzam. Tad tie veidojas mezosfērā, nu, tad aptuveni 80 km augstumā. Vēlāk man būs bildīt, mēs tā vizuāli redzēsim, nu, kāda tur tā atšķirība ir, kur tad ir tie parastie mākoņi un kur tad ir šie te sudrabainie mākoņi. Un nedaudz pieskaršos arī, kā tad viņi veidojās. Ja, bet pašlaik es pateikšu, jā, nu pat tā acīm redzam, tas lekcijas laiks man ir piemeklēts, nu ļoti piemērots, jo nu pat vajadzētu jau tai sezonai sākties. Tas nozīmē nedēļas, 2, nu, apmēram laikā mums arī ir gaidāms, ka varētu būt, nu, pirmā parādīšanās tāda, nu, kur jau arī visi mēs varēsim redzēt. Nu, ļoti ceram uz to. Protams, var gadīties arī savādāk, bet, nu, cerams, ka tā būs. Nu, es esmu viņus redzējis un arī fotografējis diezgan daudz, esmu darbojies ar viņu attēlu apstrādi. Nu, līdz ar to, nu, uzskatu, ka varu komentēt praktiski ļoti daudz aspektus par viņiem. Nu, bet pirmais aspekts ir acīm redzams. Viņi vienkārši ir, nu, ļoti izteiksmīgi. Varētu teikt pat, nu, skaisti, ja? Nu, tas bieži vien tas vasaras nakts, nu, noskaņa, viņi papildina. Nu, tas nozīmē, ka vasaras nakts bieži ir pietiekami siltas, vasaras naktī tur ir dažādas skaņas, kukaiņi, putni un tā tālāk, un ja tam visam klāt veidojas šādi te skaisti un spoži sudrabotie mākoņi, nu tā noskaņa ir ļoti, ļoti laba un skaista. Ja kāds nav redzējis viņus, es te sākšu savu lekciju ar dažiem manām fotogrāfijām. Ja, šīs ir attēls no pagājušā gada. Ja, nu, vairāk vai mazāk tas raksturo to, kā tas izskatās. Nu, protams, tas viss ir, nu, daudz plašākā mērogā nekā tas ir attēlā, bet tie skaistākie eksemplāri vai skaistākie brīži, kad viņi ir, patiešām viņi var būt arī gana spoži. Nu, tad vasaras naktīs, kā mēs zinām, pie mums, nu, it īpaši jūnijā ļoti tumšs nepaliek naktī, bet, nu, pa virsmu tām gaišajām debesīm klājās šādi te sudrabainie mākoņi, un viņi ir spoži, un tā aina tiešām ir skaista. Dažkārt viņi nav tik izteikti, speciāli pievienoja arī šo te attēlu, tas arī ir no Jelgavas, ja? Nu, tad dažkārt viņi mazliet blāvāki. Tā kā ir šajā attēlā.
Abos šajos attēlos parasti viņi tur novietojas diezgan tuvu apvārsnim, bet ir arī atsevišķi gadījumi, dažas reizes gadā iespējami, kad viņus pie mums var arī novērot kaut kur praktiski virs galvas. Tātad zenītā un ne tikai virs galvas, bet dažkārt jau arī vairāk uz dienvidu pusi. Jo normālā gadījumā viņi ir tā pie apvāršņa ziemeļu pusē, bet atsevišķos pietiekami retos gadījumos viņi ir pie mums redzami praktiski visā debesjumā vai gandrīz visā debesjumā. Un šāds brīžs tad novērotāji gaida ar īpašu sajūsmu, ja, un mēģina dalīties tad tālāk ar fotogrāfijām, ar iespaidiem un tā tālāk. Un jāsaka arī, ka šādi brīži, kad tie atrodas visās debesīs, arī bieži vien nemēdz ilgt ļoti ilgi. Tās var būt tikai dažas minūtes, daži 10 minūšu, bet ne tā, tātad pāri visām debesīm viņi nekad nevar būt, visu nakti. Jā, bet tad pārsvarā viņi atrodas ziemeļu pusē, pietiekami zemu virs horizonta, bet, ja viņi ir izveidojušies un ir spoži, tad, protams, viņus ir diezgan viegli redzēt. Tātad, es jau minēju, tātad vēlreiz, pats galvenais, ko par viņiem varētu zināt, ir tas, ka viņi tiešām atrodas ļoti augstu, tātad tajos 80 km augstumā. Šeit apmēram 80 km augstumā. Šeit ir attēls no interneta, kas ļoti schematiski parāda atmosfēras slāņus. Tad apakšējais atmosfēras slānis ir troposfēra, tā biezums, ir kā 10 līdz 15 km atkarībā no tā, vai tas ir pie ekvatora vai polu reģionos. Un tā troposfēra ir tā aktīvākā atmosfēras daļa, ar kuru mēs tieši saskaramies, kurā veidojās tie parastie mākoņi, kurā, līst lietus, veidojās laika apstākļi un tā tālāk. Tad te arī mēs redzam, tad te ir uzzīmēts viens mākonis cumulonimbus tipam, mākonis pērkona lietusgāžu liels mākonis, bet arī mums jau pierastie spalvu mākoņi, kas ir viena no augstākajiem mākoņiem troposfērā, varētu būt kāds 10, 12, varbūt 13 km augstumā. Tas nozīmē, ka sudrabainie mākoņi ir patiesi ļoti augsti, tad 80 km vai 13 km. Tas varētu būt kāds 7 reizes augstāk nekā augstākie mums pierastie mākoņi. Un tas, ka viņi ir tik augstu, tam ir noteikti sekas, īpaši viņu novērošanā. Teiksim tā, ja mēs parastos mākoņus skatāmies, parastie mākoņi diezgan strauji pārvietojas, viņu kustību pavirši vērotu arī var redzēt, viņi vienkārši kustās. Savukārt šie te sudraboinie mākoņi, paviršam vērotājiem izliksies, ka viņi ilgu laiku stāv vienā vietā. Protams, viņi nakts gaitā mainās, to visu var redzēt, kā viņi mainās, bet ja jūs tur skatīsieties tur tikai uz mirkli, jūs nepamanīsiet viņu kustību visticamāk. Tas ir tāpēc, ka viņi ir ļoti tālu no mums, ļoti augstu un parasti arī ļoti tālu no mums. Tālāk. Kāpēc mēs viņus vispār redzam? Šeit arī ir schematisks attēls, ja? Iedomāsimies, ka tas cilvēciņš esam mēs atrodamies, teiksim tā, nakts pusē, kur saule ir nesen norietējusi. Saule nav pārāk zem horizonta. Bet, neskatoties to, viņi tomēr ir zem horizonta, un tāpēc tur, kur atrodamies mēs, jau ir tumšs. Vai kā pie mums vasarā netik tumšs, bet, saule, protams, nav redz. Bet tajos augstumos ap 80 kilometriem gan tā saule vēl nav norietējusi, un tāpēc tā saule apspīd tos ļoti augstu esošos mākoņus, un mēs viņus redzam tad, kad tā saule viņus apgaismo. Savukārt tos troposfēras mākoņus, kas te ir ļoti zem, piemēram, tie parastie gubu mākoņi 2 līdz 5 km, vai arī spalvu mākoņi, kā jau es teicu, ap 10 km, tie gan atrodas ēnā, un tāpēc viņi izskatās tumšāki, protams, salīdzinot ar šiem te spoži spīdošajiem
sudrabojainajiem mākoņiem. Tā, tālāk mazliet teorijas. Daži slaidi man būs par teoriju, ja kādā veidā tad viņi veidojas, kādi ir viņu redzamības nosacījumi, kuriem es tūlīt pieskaršos. Varbūt vēl pieskaršos dažām citām teorijas lietām. Saprotams, es šos te nosacījumus parasti dalu 4 daļās. Un tad tās daļas man ir pārskaitītas. Pirmām kārtām mākoņiem ir jāizveidos. Tas tā kā būtu pašsaprotami. Nākošajos slaidos es arī vienā slaidā es parādīšu, kādi nosacījumi ir nepieciešami, lai viņi izveidotos. Otrkārt, un to mēs redzējām jau iepriekšējā slaidā, mākoņiem ir jābūt apgaismotiem. Tas nozīmē, ka tajā mākoņa augstumā Saulē ir viņi jāapspīd. Tas nozīmē, tajā 80 km augstumā, tā vienkāršiem vārdiem runājot, Saule nedrīkst tur būt zem horizonta. Un tas nodrošina to, ka mākoņi ir apgaismoti, un tāpēc mēs viņus redzam. Tikko tajos 80 km Saule jau ir zem horizonta, tā mēs viņus vairs neredzēsim. Trešais nosacījums, tas ir arī diezgan saprotams. Šiem mākoņiem ir jābūt pietiekami spožiem, salīdzinot ar apkārtni. Tas nozīmē, kāpēc tas vajadzīgs? Lai mēs ar aci, un ne tikai ar aci, bet arī ar fotoaparātu vai ar vietālruni varētu tos izšķirt. Tas nozīmē, kamēr vien Saule nav pietiekami zem apvāršņa, debesis jums kā tāds ir tik spožs, ka tie sudrabotie mākoņi, lai arī viņi ir apgaismoti, viņi nav pietiekami atšķirīgi no tā debesjuma, un tāpēc mēs viņus vienkārši neredzam, kaut arī viņi ir apgaismoti un tur ir. To es parādīšu arī dažos slaidos vēlāk, tos atšķirības, kā tur tā saucamais kontrasts izpaužas. Un 4. nosacījums neapšaubām arī varētu būt pilnībā pašsaprotams. Lai mēs viņus redzētu, vai tos sudrabainos mākoņus redzētu, tos nedrīkst aizsegt tā saucamie parastie mākoņi. Jo tie parastie mākoņi atrodas zemāk, un ja viņi mums šeit ir, tā kā man pašlaik te aiz loga ir, tad viņi vienkārši būs viņiem priekšā. Tāpēc, ka viņi ir zemāk, krietni zemāk par tiem sudrabainiem, kas atrodas 80 km. Tagad par sudrabaino mākoņu veidošanos. Viņu veidošanās ir diezgan interesanta, bet tajā pašā laikā teorija ir arī ļoti sarežģīta. Ar šo nodarbojas noteikti pētnieku grupas, kas nodarbojas ar mezosfēras fizikas, atmosfēras fizikas pētījumiem. Tie pētījumi notiek dažādos veidos. Tur no Zemes tiek ar radaru palīdzību studēta atmosfēra tajos mezosfēras augstumos. No satelītiem tos var informāciju iegūt. Tāpat var veidot skaitliskos laika prognožu modeļus, ne tikai šajā troposfēras daļā, bet arī mazliet specializētākus 80 km augstumā, piemēram, mezosfēras apgabalam un tā tālāk. Bet šajā lekcijā, protams, tur detaļās es neiešu iekšā, bet principā, tad, lai viņi veidotos, atkal es esmu sadalījis 3 vienkāršās vai nosacīt vienkāršās daļās. Kas tad ir vajadzīgi, lai veidotos? Pirmām kārtām, ir zināms, ka viņi sastāv no ledus kristāliem. Tātad tur ir vajadzīgs ūdens. Kā tad tas ūdens tur tiek tik augstu? Tajos 80 km. Tad pirmām kārtām viņš tur nonāk no zemākiem slāņiem. Tas nozīmē gaisam ceļoties uz augšu. Tā vienkāršiem vārdiem runājot. Jaunākajos rakstos ir arī konstatēts, ka ūdens tur veidojoties, oksidējoties metānam, tātad reaģējot metāna molekulai ar skābekli, atrodas arī ūdens tā skaitā. Tātad
arī tas ir ūdens avots šajos lielajos augstumos. Kāpēc vispār tur tāds jautājums parādās? Nu, tas ir arī skaidrs. Tajos 80 km augstumos tā atmosfēra ir daudz retinātāka nekā, nu, piemēram, jūras līmenī, ja? Nu, tur tā atmosfēra ir ļoti retināta. Ja, un tāpēc arī rodas dažādi šādi jautājumi, kādām molekulām viņi sastāv, kā viņas tur nonāk un tā tālāk. Tātad tas ir pirmais. Tātad ūdens tur ir. Otrā lieta, kas ir vajadzīga, ir tā saucamie kondensācijas centri. Tas nozīmē, ūdens nevar pārvērsties ledū, ja viņam nav uz kā to darīt. Un te kondensācijas centri ir kaut kādas putekļu daļiņas, uz kura tad tās ūdens molekulas kondensējas un pēc tam sasalst vai uzreiz sasalst pie šīm kondensācijas centriem. Un tad pie šiem kondensācijas centriem veidošanās praktiski nav iespēja. Vadošā teorija pašlaik ir, ka tie ir veidojušies, šīs daļiņas ir veidojušās no meteoriem. Tas nozīmē no ārpus zemes objektiem. Ja? Tas zināmā mērā sasaist arī šos te atmosfēras pētījumus ar astronomijas pētījumiem. Tātad kondensācijas centri šajos augstumos varētu nākt, un droši vien nāk arī, tāpēc, ka tā pagaidām ir teorija, kuru cenšas pierādīt, ka tie nāk no kosmosa, tātad no meteoriem. Nu, un trešā lieta, kas ir obligāti vajadzīga, ja, tad tas nozīmē, pat tad, ja ir ūdens vai kondensācijas centri, ja temperatūra nebūs pietiekami zema, nu, tad tas ledus, kas ir šajos mākoņos, nemaz neizveidosies. Un ļoti interesanti ir tas šajā vietā, kad tad tieši tā zemākā temperatūra tur veidos. Nu, labajā pusē man ir divas diagrammas, kas parāda temperatūras, tad augšējā diagramma parāda temperatūras sadalījumu pa augstumu. Nu, noteiktos platuma grādos, šajā konkrētajā bildītē tie ir ap 70 platuma grādu. Nu, un jūs redzat, ka te ir tātad pa vertikālo asi te ir 0 kilometri, un tad ir 20, 40, 60, 80, un te pie 80 apmēram ir tā mezosfēra, kur tie mākoņi veidos. Un pa to horizontālo asi ir temperatūra. Ja? Tad, un šeit temperatūra ir kelvinos, atgādināšu, ka ap 273,15 grādu kelvina ir 0 grādu Celsija. Tad 0 grādu Celsija ir kaut kur šeit apmēram. Ja? Un tātad pirmā daļa šeit, tātad troposfērā temperatūra līdz ar augstumu samazinās, tālāk stratosfērā viņa atkal pieaug, un mezosfērā ir ļoti būtisks sezonālās svārstības. Un kas ir interesanti, tad tajā puslodē, kurā ir ziema, temperatūra mezosfērā ir augstāka nekā vasarā. Nu, taču tā sarkanā līnija, kas raksturo vasaru, parāda, ka temperatūra vasarā apmēram 80 līdz 90 km augstumā sasniedz minimālo vērtību un ir krietni zemāk nekā ziemā. Nu, un ar šito melno līkni, kas te ir pievilkta klāt, ir parādīta tā, sasalšanas temperatūra ūdenim, pie tāda spiediena, kāds tur ir. Ja, un tad, lai veidotos mākoņi, šeit sarkanai līgnei ir jābūt zemāk par to melno līgni. Un te ir tāds mazs gabaliņš, kur tad te šajā diagrammā, kur tev mākoņu veidošanās ir iespēja. Un te pretī tai diagrammai arī ir uzzīmēts NLC, tas angliski Noctilucent Clouds, tātad sudrabainie mākoņi. Reku te ir arī piezīmēti tie meteori, veidotos kondensācijas centrus. Ja, te ir piezīmēti arī tā saucamie, tagad es negribu šo
terminu vairs lietot, angliski tas saucās gravity waves, es negribu šeit vairs lietot latvisko terminu gravitācijas viļņas, varētu lietot smaguma viļņas šajā vietā, lai nesajaukt ar tev melno caurumu gravitācijas viļņiem. Tie ir tie, kas, teiksim, pārnes enerģiju uz augšu un arī gaisu. Tad šajā virzienā pārvietojas. Šeit ir uzzīmēti 2 mērinstrumenti. Viens ir lāzers ar teleskopu, otrs ir radars, kurš tad radars izstaro radio viļņus, tie atstarojās te no šīm daļiņām, nāk apakaļ, un tad ir iespējams noteikt, kur tad tās daļiņas atrodas, un tādā veidā ar radaru to redzēt, bet vizuāli tos mēs redzam kā sudrabainos mākoņus. Reku šeit viņi ir atzīmēti. Otrā diagramma, tā raksturo praktiski to pašu, ka pirmā tikai te ir pa horizontāla asi ir dienas numurs gadā, 01. janvāris un 365 droši vien, tad 31. decembris šī paša gada 10. gadā. Mēs redzam arī, ka tajos augstumos temperatūra pakāpeniski samazinās, līdz apmēram te kā te sanāk, 180. diena ir apmēram 1. jūlijs, 150. diena tā būtu 1. jūnijas aptuveni. Un pēc tam vasarai ejot uz otru pusi, atkal temperatūra pieaug. Tad arī šajā vietā, te, kur tā viszemākā temperatūra ir tad tā sudrabaino mākoņu sezona. Tālāk parunāšu mazliet par to, kādi viņi mēdz izskatīties. Ir vesela klasifikācija, tā skaitā Pasaules meteoroloģiskās organizācijas mākoņu atlantā, bet principā mēdz izdalīt apmēram 4 daļas. Viena būtu tas flērs un plīvurs, tāds vājš vienmērīgs fona spīdums, tad ir joslas. Pilni tā, ka fotogrāfijās ieraudzīsim, uzreiz sapratīsim, kas ir joslas. Tad ir viļņi, ļoti arī labi redzam, un tad ir virpuļi. Lūk, tātad šeit mums ir bilde mazliet tūmā, tātad redz, kur ir mums joslas, redz, kur mums ir viļņi, un te tāds mazliet tāds izplūdušāks, tas varētu būt plīvurs. Un arī vēl viens piemērs, kur mums ir izteiktas joslas, ir arī viļņi, plīvuri netik ļoti, bet šeit ļoti izteiktas joslas, tādas spilgtas un labi redzamas. Un šeit mēs redzam arī vienu virpuli, tad no vienas fotogrāfijas parasti šo virpuli ir grūti ieraudzīt, bet ja mēs uzņemam secīgu fotogrāfiju kopu, vai arī ļoti rūpīgi izsekojam šo te mākoņu pārvietošanās ar aci, tā ļoti rūpīgi ilgāku laiku, tad var redzēt, ka šī tā vieta griežās. Nākošajā bildītē tas ir tas pats, bet es nezinu, pusstundu vēlāk apmēram, viņš tā smuki tur griezās. Kad mēs varam šos mākoņus sagaidīt? Es domāju, tad parasti tās sezonas sāks maija beigās un jūnija sākumā. Arī ir droši vien, mums, piemēram, ir astronomijas grupa, kurā pat ir izsludināts konkurss par to, kurš te pirmais viņus ieraudzīs. Skatīsimies, kurš tas būs šogad, es atvainojos. Pagājuši gadu es neatceros, kurā datumā bija arī kaut kad jūnija sākumā, bet vienmēr parasti māja beigās un jūnija sākumā jau pēdējos gadus tā sezona arī sāks. Un vēlāk, un sezona beidzas, vēlākais augusta sākumā pie mums, un tad augustā jau tos mākoņus tad labāk būtu redzēt kaut kur tālāk uz pola pusi, Zviedrijā, Somijā un tam līdzīgi, jo patiesībā ir tā, ka ap vasaras saulgriežiem pa mums šos mākoņus var redzēt, bet kaut kur tālāk uz ziemeļiem nē, tāpēc viena iemesls pēc, tāpēc, ka tur ir pārāk gaiši. Aiz polārā loka tur ir polārā diena, un tad tur kaut arī tur ir visas iespējas viņiem veidoties, jo tur ir vēl zemāka temperatūra nekā šeit pie mums, un arī
Arī tas radars, piemēram, to rāda, un satelīti rāda, ka tur viņi ir, bet viņus vienkārši nevar redzēt, un tad augusts, un pie mums tā sezona beidzās, tad tur ziemeļos viņus vēl var paspēt arī redzēt. Tad parasti tos var sākt meklēt, teiksim tā 1 līdz 1,5 stundas pēc saulrieta. Un tā kā es rakstu pārdesmit minūtes pēc pamanīšanas, tad ir vislielāka iespēja tos redzēt ļoti augstu debesjumā, ja ir tāda situācija, katru reizi tas tā nav. Tātad ap saulgriežiem tas būs ap 00, pulkstens 00, tātad pusnaktī, un rīta pusē varētu būt ap 3, bet jūlija otrā pusē, kad jau būs garāks nakts, tad tas augstu debesjumā redzamība varētu būt ap 23 līdz 23:30. Jā, un saulei naktī ejot uz priekšu, saulē slīd zemāk zem horizonta, un pamazām daļa no tiem mākoņiem, kuri ir izgaismoti un atrodas pietiekami augstu, nonāk ēnā un vairs nav redzami. To arī ļoti labi var pamanīt. Tad tajā brīdī, ja viņi ir bijuši augstu, paies tur minūtes 20, 30, un jau augšā viņi nebūs redzami, tāpēc, ka paliks vienkārši tumšāks, un tur vairs viņi nebūs apgaismoti. Par to kontrastu, to es te minēju, tātad nakts sākumā vienmēr ir ļoti gaišas debesis, un viņus knapi var redzēt, tas, kam labāk redz, tas ātrāk viņus ierauga, kam sliktāk, jo grūti viņus patiešām atdalīt no pietiekami spilgtas debesis. Bet tad paiet pusstunda, un tā debesis paliek daudz tumšāk, tie mākoņi paliek apmēram tikpat spilgti paši par sevi, bet kontrasts starp debesu un tiem mākoņiem paliek daudz lielāks, un viņi ļoti skaisti, teiksim tā, spoži spīd, un bieži vien ir ļoti, ļoti labi redzami. Tā, par fotografēšanu, varu pastāstīt, arī pieskarties nedaudz. Es esmu arī pietiekami daudz fotografējis, pārsvarā to daru ar spoguļkameru, bet tas ir iespējams arī ar vietālruni. Tīpaši arī ar jaunākajiem vietālruņiem, tāpēc, ka tie sudrabainie mākoņi ir pietiekami spoži. Ar vietālruni, galvenā problēma parasti ir tāda, ka tās rokas ļoti izkustās. Protams, ar fotokameru, spoguļkameru es vienmēr tos fotografēju uz statīva, bet parasti cilvēki vietālruņos nefotografē ar statīvu, bet, ja tiešām ieteicams, ja grib iegūt tāds pēc iespējas kvalitīvāks attēls, tad ieteicams arī noteikti vietālruni būtu uzlikt uz statīvu, lai tās roku trīcēšana netraucētu, un tad arī, ja tas vietālrunis vai kamera paliek nofiksēt uz statīvu, tad, protams, šīs te daudz sīkākās struktūras paliek daudz labāk redzams, un arī viss tās, attēls ir kvalitatīvāks, jo tur, kas nav redzējuši un kas nav fotografējuši, ļoti interesanti ir nofotografēt tur, pietuvināt to attēlu un paskatīties, jo tur ļoti, ļoti daudz sīku struktūru ir iekšā, gan tie viļņi, gan tās joslas un tā tālāk. Jā, to dara ar spoguļu kameru, vai arī bez spoguļu kameras mūsdienās ir, tad tādi tā saucamie platleņķi objektīvi, tad var iekļaut tādu ļoti plašu ainu, jo dažkārt ļoti daudz tie mākoņu debesu jumā ir. Savukārt tādu, teleobjektīvu, tad ļauj detalizēt, nofotografēt šīs ļoti interesantās mākoņu struktūras. Te man ir slaids par ļoti tehnisks jau par tām ekspozīcijām un tā tālāk, daudz es par to nerunāšu. To visu var arī internetā apgūt, protams, labāk ir trenēties, bet mums ir vairākus gadus arī bijusi tā saucamais sinhronās novērošanas projekts, kur mēs regulāri fotografējam viņus, tad tas viss ir dokumentēts, tur ir pierakstīts arī ekspozīcijas un tā tālāk. Tad, ja kādu interesē tiešām šīs tehniskās lietas, tur var mēģināt arī iepazīties. Vēl viena interesanta lieta, kā es viņus arī fotografēju bieži sezonas laikā, ir veidot tā saucamos panorāmiskos attēlus, tāpēc, ka tajos gadījumos, ka viņi patiešām ir ļoti plašā
debesjuma daļā, nu, tad vienā kadrā bieži vien viņi nelien, nu, un tad vai nu ar vietālruni, vai kā es daru ar spoguļu kameru, nu, var fotografēt tos panorāmas attēlus. Jā, nu, dažus parādīšu, lūk, piemēram, nu, te ir tāda lielāka panorāmas attēli, nu, bieži vien ir tā, ka tie mākoņi, nu, grupēs divās atsevišķās daļās. Nu, tad šeit ir viena daļa, un otra rekur te ir. Tāds pilnīgi nesaistīts daļas, viņas geogrāfiski atrodas, nu, ļoti tālu viena no otra, viņas varētu 100 kilometru būt viena no otras, vai vēl vairāk, ja, šīs divas daļas. Un te ir diezgan plašs tas leņķis šim te attēlam, tāpēc ar vienā kadrā nelien, nu, šeit ir nofotografēts, veidojot tā saucamu panorāmu, ja. Dažkārt, kad tie mākoņi ir pāri visam debesjumam, arī tas ir nepieciešams. Nu, tad te arī mēs redzam, kur te ir daudz tās joslas, vilnīši, un šitas uz augšējo, tas ir aizvien augstāk un augstāk un augstāk debesjumā. Un ja pavisam gribam, tā, kas man te notika? Jā, vien mirklīti. Nospied. Jā, un ja pavisam labi gribam, nu, teiksim, iemūžināt, un ja mums nav pašam iespēja, teiksim, tā tur būt klāt, nu, tad ir iespējams uzņemt arī tādu attēlu, kuru mēs varam pagrozīt. Nu, tad šitā ir 360 grādu panorāma, jā, te pašlaik mēs skatāmies, te ir ļoti gaišs debes, tas ir apmēram uz ziemeļu pusi, ja es tagad pagriezīšu šitā, tad šeit būs uz rietumu pusi, kur mēs ejam uz rietumu pusi, tagad te, kur uz dienvidu pusi, apmēram, kur šī svītra, nu, uz dienvidu pusi tur nav tie mākoņi pie horizonta, tagad mēs skatāmies, kur uz austrumiem, nakal uz ziemeļiem, un ja mēs pacelšu tagad uz augšu, mēs redzēsim, un tagad mēs esam šeit, ir apmēram zenīts vai precīzi uz galvas, un tur tie mākoņi joprojām ir, un tad mēs pagrozam šādi, un tagad mēs redzam, ka tie mākoņi ir bijuši ne tikai pašā virs galva zenītā, bet jau diezgan daudz arī uz dienvidu pusi, protams, ne līdz horizontam, bet pietiekami tālu, ja. Nu, un šī fotografija, protams, pilnībā neraksturo to prieku, teiksim, ko skatītais klātienē redz viņus vērojot, bet, aptuveni priekšā te var gūt. Jā, te mēs arī redzam zvaigznes vairāk šajos kadros un tā tālāk, ja. Tad, tā, ejot tālāk, vēl daži, teiksim, es saucu tos papildu ieteikumi. Bieži vien, teiksim, nepieredzējušiem vērotājiem šie te sudrabainie mākoņus ļoti viegli sajaukt ar spalvu mākoņiem. Kur ir tipiska fotografija, ja? Tad šajā fotografijā sudrabainie mākoņi ir tikai tie, kas te ir tie paši spožākie apakšā. Diezgan tuvu pie horizonta. Lūk, šie ir spalvu mākoņi. Ja? Šajā vietā. Kaut arī, fotografijās viņi izstāsta, gandrīz tāpat, ja, tajā vietā. Un tas nozīmē, šī nav tik izteikta situācija, bet ir situācijas, ka tiešām ir grūti viņus atšķirt. Un tā bišķiņ jāpiedomā pie tā. Tāpat bieži vien ir, šāds lidmašīnu kondensācijas sliedes, kas ir izplūduši, kuras arī nepieredzējis vērotājs var sajaukt ar sudrabainiem mākoņiem attēlā lūk lejā. Šeit varbūt ne tik ļoti, bet principā tas ir iespējams sajaukt. Lūk, šeit arī tāda paša piemēra, tepat ir šīs te kondensācijas sliedes ir priekšā tiem mākoņiem, un tad mēs cauri tiem parastajiem mākoņiem skatāmies uz sudrabainiem mākoņiem. Un dažkārt arī, īpaši tiem pirmajiem, kas grib būt pirmie vērotāji un redzēt viņus, viņi mēģina arī šādās vietās ieraudzīt tos mākoņus un tur te skatīties cauri, bet parasti ir tā, ka šajā vietā mēs ir maldu sudrabainie mākoņi, tīpaši, ja tos attēlus pārmērīgi apstrādā. Tad šitie nav, tad vienkārši mēs
ir tie tālumā esoši vājie parastie mākoņi un caur tām spraugām, tur, kur tie mākoņi nav, paliek spilgtāks, un tad liekas, ka tur ir tie sudrabainie mākoņi, kaut arī patiesībā tur nemaz nav. Tā, vēl viena interesanta lieta, kādā veidā tur fotografēt viņus, ir veidot laikliecienu. Kā jau es te pirms kādu laiku teicu, tie mākoņi, tā kā viņi ir ļoti tālu un augstu, viņi relatīvi lēni kustās. Tā kā es teicu, paviršam vērotēm liksies, ka viņi stāv uz vietas. Bet ja mēs gribam to kustību iemūžināt, var izveidot, pātrināt video vai kā tas latviski saucās, laiklēciena video. Tas nozīmē regulāros intervalos safotografēt vairākus attēlus, un sastiķēt kopā. Tātad arī par tehniskām detaļām es šeit nerakstīšu, daļa te ir pārskaitīts slaidā. Man ir arī laiklieciena video raksts Zvaigžņotajā debesī, konkrēti 22. 23. gada ziemas numurā, kādu, kas nezinu, kā to darīt, var mēģināt tur iepazīties. Bet princips tāds, ar šo video palīdzību var pātrināt, parādīt sudrabaino mākoņu kustību. Vienu tādu es palaidīšu. Jā, šeit ir 40 sekundžu video apmēram, kurš aptver kādas 2, mazliet vairāk kā 2 stundas, ja? Tad tas nozīmē, viņš ir būtiski pātrināts un, teiksim tā, 200 reizes droši vien, ja es pareizi tagad galvā tikko saskaitīju. Mēs arī redzam, ja, ka tie mākoņi pārvietojas, bet, kā jau es teicu, ja mēs tā pavirši skatāmies, mēs šo pārvietojumu nepamanīsim, bet, ja ļoti rūpīgi skatīsimies, protams, pamanīt to var. Jā, bet šādā pātrinātā video, ļoti interesanti ir skatīties, mēģināt izprast, kā tad tieši tā kustība notiek. Jūs redzat, šie te viļņi te pārvietojas, tās joslas mēģina palikt uz vietas vai arī pārvietoties, piemēram, šī josla paliek uz vietas. Te pazūd acīm redzami tāpēc, kad nonāk ēnā un tā tālāk. Un redzat arī, ka zvaigznes pārvietojas zemes griešanās dēļ, protams. Jā, un cits starpā te viens makšķernieks pie upes ar kaut ko nodarbojas. Tā. Tā kā, šādus laikliecienu video, var uzņemt, un es to esmu arī darījis. Tā. Jā, tā. Vēl pieskaršos mazliet specifiskais lietai. Es ļoti daudz runāju par šo te apgaismojumu. Dažkārt ir tā, ka tie mākoņi, augšējā daļa ir tā kā mazliet blāvāk, un dažkārt fotogrāfijās izstāsta tāda mazliet tāda sarkanāk. Tā ir tā daļa, kurā saule viņu augstumā, viņu apgaismo nevis patiešām, bet cauri zemes atmosfēram. Tāpēc te mēdz tāda sarkana toņa šajā vietā. Un ja izrēķina, kur tā ēna atrodas, teiksim, šajā 10. jūlijā teorētiski, tu var novilkt šādu te zaļu svītru šeit un redzēt, ka tiešām tā ēna aptuveni sakrīt ar to vietu, kur to mākoņa redzamība beidzās. Un to pašu vēl laiklēcienā paskatoties arī iznāk ļoti interesanti. Redziet, šajā te vietā, tad sākumā tie mākoņi bija pa visu debesiju, un šeit es skatos aptuveni uz ziemeļrietumu pusi. Šeit šajā vietā mākoņi bija. Un te skrien arī pulkstenis, jūs labajā stūrītī varbūt varat redzēt. Un pamazām tie mākoņi, kas te bija augšumā, pazuda. Bet patiesībā viņi nevis pazuda, bet kļuva neredzami, jo viņi joprojām tur bija, tās daļiņas jau tur palika, vienkārši saules viņas vairs neapgaismoja tajā vietā. Jā, tagad, tā kā man laiks vēl ir, tad es ātri parādīšu, ar ko tad mēs astronomijas biedrības projektos nodarbojamies, tad ar tā saucamiem sudrabaino mākoņu sinhroniem novērojumiem. Šīs idejas iniciators ir Mārtiņš Gils. Tad, principā, ideja bija tāda, ja reiz tie mākoņi ir parodojušies, tie, protams, ir novērojami visā Latvijas teritorijā, jo viņi tiešām atrodas ļoti tālu. Un tad tos iespējams vienlaiks nofotografēt no dažādām vietām, protams, ja ir skaidrs laiks dažādās vietās. Un mēs to esam darījuši jau laikam 3 sezonas kopā.
Un šogad arī, acīm redzami, Mārtiņam jājautā Mārtiņam Gillam, bet, droši vien, ka mēs to arī darīsim. Tad vairākos datumos, apaļas stundas vai pusstundas laikā ar ļoti precīzu laiku sinhronizāciju mēs, teiksim, 00:00 veicam saskaņotas fotogrāfiskas novērojumus, un tādā rezultātā veidos iespēju skatīties uz mākoņiem, pēdiņās, teiksim, tā stereo režīmā. Te ir arī saiti, kurā es nedaudz vēlāk ieiešu, kur par 24. gadu Mārtiņš ir apkopojis rezultātus, tur var iet un apskatīties. Jā, bet kā tas darbojas? Tagad pieņemsim, ka te ir viens piemērs 21. gada 21. jūnijā, 1:00 naktī. Mēs ar Ilgu un Vilku, atrodoties katrs savā vietā šeit, Ilgons atrada Jūrmalā un es atrados Jelgavas novadā, nofotografējam vienlaicīgi šīs bildītes. Tagad, ja tā ieskatās, šajās bildēs, neskatos to, jūs redzat, te horizonti ir dažādi. Vilka kungam te ir jūra, un man te ir kaut kādi koki un laukstas. Mēs tiešām esam kaut kur dažādās vietās, bet tie mākoņi, ieskaties, viņi izstās gandrīz pilnīgi vienādi. Ja? Tad mēs atradāmies šajā brīdī, kādus, cik 35 laikam kilometrus viens no otra vai 40, precīzi neatceros. Bet par ko tas liecina? Tas atkal liecina tikai par to, ka tie mākoņi ir ļoti augsti un ļoti tālu no mums, jo ja viņi būtu, pieņemsim, 10 kilometru augstumā, tad, protams, tās bildītes būtu daudz atšķirīgākas. Ļoti atšķirīgas viņas būtu. Mēs pat nevarētu redzēt, iespējams, Ilgonim būtu uz citu pusi jāfotografē nekā man vai otrā. Bildes ir vienādas, bet neskatot, piemēram, šeit ir arī piemērs, kur tagad mēs ar Jānu Šatrovski esam fotografējuši citā datumā vienlaicīgi, un šeit tas attālums vairs nav 35 km, bet apmēram 150 km, bet neskatoties uz to, arī šeit tās bildītes izstās, ļoti līdzīgs, redzēt, te tāda struktūra uz augšu, šeit ir tā pati vieta un tā tālāk. Vienīga atšķirība tāda, ka Jānim, acīm redzot, tajā bildē, tā kā viņš vairāk uz ziemeļiem atrodas, šitā te bija tāda lielāka, tas nozīmē nedaudz augstāk virs horizonta nekā man Jelgavā dienvidos. Un tā, kad šitie divi vai vairākas bildes ir uzņemtas, mums, ja mēs zinām, uz kuru pusi skatās mūsu fotoaparāts, mēs varam šīs bildes novietot, atrast tās sakrītošās vietas tajos mākoņos un konstatēt, kurā vietā, tad šie mākoņu punkti atrodas. To var saukt arī gudrā vārdā triangulācija, bet, princips ir šeit bildītē, skaidrs. Tātad, ja mēs zinām, kur skatāmies, un ja mēs zinām, kuras vietas sakrīt, novelkam taisnes cauri un tiekam pie šī te punkta. Tāpēc šeit šīs divas zaļās līnijas un šī viena līnija, kas man te nav uzzīmēta, veido to trīsstūri, kuras ir tā triangulācijas pamatā. Bet ar to tas viss nebeidzas. Jautājums, es atvainojos, ir tāds, tad bez ne tikai vienu punktu var noteikt arī visam attēlam, kur katrs mākoņu punkts atrodas. Varam noteikt, kādā augstumā viņi atrodas, bet, lai to izdarītu, te jāpārvar kaut kādas, kā es to saucu, tehniskas problēmas, jāzina, uz kurien skatās kamera, un tā tālāk un tā joprojām. Uz kurien skatās kamera, to mēs darām pēc zvaigznēm. Tas nozīmē, katrā no attēliem tiek identificētas zvaigznes, kas tajā brīdī ir. Zvaigžņu atrašanās vieta astronomiem ir pietiekami labi zināma, atkarībā no novērotāja atrašanās vietas un pulksteņa laika. Šajā vasaras laikā, te ir tipiskie zvaigznāji uzzīmēti. Tātad te parasti vasarā mēs vienmēr ziemeļu pusē redzam vedēja alfu un spožo zvaigzni Kapellu. Mazliet vairāk uz austrumiem ir Mirfaks, Perseja alfa, mazliet augstāk arī. Tad te vairāk uz ziemeļu rietumiem un krietni augstāk jau te sākās lielais lācis.
Bet te pa vidu parasti ir ļoti vājas zvaigznes. Tur ir 2 diezgan lieli, bet ļoti vāji zvaigznāji, žirafe un lūsis, bet kaut kā jau mēs tur tiekam galā ar to. Jā, un tad, kad zināms, uz kurien mēs skatāmies, mēs varam te identificēt, vai kuras tieši vietas 2 attēlos sakrīt, un pēc tam iegūt šos te punktus, noteikt šo punktu augstumus un uzzīmēt šādu te karti. Šitas te ir uz Google Earth bāzes, tad tādā nedaudz slīpi mēs skatāmies, tātad te ir tā pati triangulācija uzzīmēta viena, bet mēs to pašu izdaram katram punktam, un tad šī karte te var tikt uzzīmēta, un mēs varam saprast, kur tieši tie mākoņi, kurus mēs redzējām, atradās, tā no augšas skatoties vai no kosmosa skatoties. Lūk, iziešu cauri, tuvojoties prezentācijas beigām arī dažiem piemēriem no 24. gada. Tātad kur mēs ļoti bieži šie mākoņi atrodas šādā konfigurācijā skatoties pie mums uz ziemeļiem, tātad virs Somijas dienvidiem, virs Somu līča, virs Igaunijas, šeit, piemēram, tuvāk pie mums visas Igaunijas, virs Baltijas jūras, un cits starpā pagājuši gadi, te viens bija 5 novērotāju vienlaicīgs novērojums, kurus tad es pēc tam iesniedzu ļoti populārā vietnē Space Weather, un tad ir vienā pagājušā gada jūlijā mēs tikām arī šeit ar to projektu, pirmajā lapā šajā vietā, tad ar to tas mums visiem un man arī patika, Un es nospiedīšu arī šeit šo te saiti, ja kādu interesē, kā es teicu, Mārtiņš Gils ir savāds pagājušā gada novērojums, te var pastīties arī pārējos datumus. Ja kādu interesē piedalīties, droši vien, ka tiks rīkots arī šajā gadā. Jā, tad arī katrā no tiem datumiem, kuros notika novērojumi, noteicām arī augstumu no līdz tādās kategorijās. Nav pārsteidzoši, ka tas augstums arī bija tajā 80 apmēram kilometru robežā, bet neko tādu sistemātiku mēs tādu pavisam nespējām konstatēt šeit, bet tad vēlreiz apstiprinājām, ka apmēram 80 kilometru augstumā arī mūsu novērotie mākoņi atrodas. Lūk, un tagad bonusā vēl pāris laiklēcieni. Te ir mūsu un Ilgoņa vienlaicīgi uzņemtie laiklēcieni Ilgoņa vilka. Jā, tad atkal Jelgavā un Jūrmalā, tas nozīmē, ka var arī šos te laiklēcienus vienlaicīgi uzņemt. Te arī jūs redzat, viņi abi, kā es teicu, tie attēli ir gandrīz vienādi mums, gan man, gan Ilgonim Jūrmalā, bet pēc tam, tad, kad mēs to visu triangulējam, var arī uztaisīt lūk šādu te laiklēcienu, kā tie mākoņi pārvietojas laikā, skatoties no augšas uz kartes. Un mēģināt no tā secināt, kāda ir tas struktūra pārvietošanās ātruma. Tā. Un tad nobeidzot, runājot, palaidīšu arī tos pašus, vairākiem datumiem. Tas jau ļoti tehniski nav tik interesanti, bet, pamazām tuvojos savas prezentācijas beigām. Paskatīsimies, kā tad tie mākoņi mēdz pārvietoties, skatoties no augšas. Tad ir virs Somijas, virs Baltijas jūras, virs Zviedrijas bijuši. Kas ir 15. jūnijas, tad arī šeit. Protams, projicējot paliek arī dažādi interesanti objekti šeit. Tos neesmu izvācis ārā, bet priekš tad mēs varam iegūt, kā mēdz pārvietoties šie.
Nu, jo ļoti interesanti ir arī tas, kādā veidā tad, jo tas, kā mēs skatāmies no zemes uz viņiem, dažkārt, protams, atšķirās no tā, kāda viņi pēc būtības ir, ja skatās no augšas. Ja? Jo vienmēr skatoties vienam novērotājam no zemes, tas ir perspektīvā. Ja? Tas nozīmē, ka tas tāpat kā sliedes, jā, kaut arī sliedes ir paralēlas, piemēram, tad tālākās sliedes visu laiku liekas, ka viņas iet kopā vai konverģē, neskatoties to, ka viņas ir paralēlas. Šeit ir tieši tāpat ar mākoņiem, skatoties fotogrāfijās no zemes uzņemtās, mēs, mazliet savādāk tas viss izstās nekā tā, kad skatās no augšas. Jā, tad līdz ar to es varu arī pamazām beigt šo prezentāciju. Tad laikam pāriem pie jautājumiem, ja tādi ir. Jā, lūdzu, tie, kas ir pievienojušies, varat izmantot šo iespēju uzjautāt Jurim Seņikovam. Kā saka, brīvais mikrofons. Ja kādam ir kādi jautājumi, droši. Labvakar. Man jautājums būtu tāds, kāpēc tālākos platumu grādos tuvāk ekvatoram tie mākoņi nav novērojami? Vai tas ir saistīts ar to temperatūras faktoru? Tur ir augstāka temperatūra mezosfērā? Kāpēc viņi fiziski nav? Pilnīgi noteikti tas tā arī ir. Es parādīšu arī izlaisto slaidu, un tas bija nedaudz sarežģīts priekš vispārējās publikas. Lūk, es parādīšu šo slaidu. Jā, tātad tas arī ir no zinātniskā raksta. Tātad tas ir jūlija temperatūra sekojošā griezumā šeit uzzīmē. Tātad te ir šī kreisajā pusē būs dienvidpols, labajā pusē būs ziemeļpols, pa vidu ir ekvators, ja? Un pa vertikālo asi ir augstums, te ir kreisajā pusē ir spiediens, te ir 1000 milibāri tajā jūras līmenī, un rekur ir tie attiecīgie milbāri, tur 80 vai 90 km augstums, un rekur te ir tas temperatūras minimums. Un tai temperatūrai, ja mēs paskatāmies šajā rakstā, rekur šitā melnā līnija, viņai ir jānokrīt, teiksim tā, līdz 140 vai labāk 135 kelviniem, un tādas vietas, rekur te nav ļoti daudz, un, saprotams, virs ekvatora tādas vietas vispār nav. Šis profils lieliski demonstrē to vietu. Tieši šo te atbildu uz šo jautājumu. Ja? Un, saprotams, vēl viena lieta es arī paskaidrošu, tad viszemākā temperatūra, protams, ir tuvāk polam nekā, pieņemsim, salīdzinot ar mūsu platumgradiem, bet es jau pieminēju savā prezentācijā, ja kaut arī tur ir laba iespēja veidoties tām mākoņu daļiņām, tur tie mākoņi arī veidojas, to arī tie satelīti ļoti labi redz, bet tur vienkārši tos mākoņus mēs neredzam, vai viņi, kas atrodas tur polārajā dienā, neredz. Ja? Bet, es domāju, ka šīs profils labi atbild uz to pamatjautājumu. Paldies. Labs, ir vēl kāds jautājums? Papildu jautājums, turpinot šo kontekstu un nākotnē, turpinoties klimata pārmaiņām, ka CO2 koncentrācija pieaugs atmosfērā, tad sanāk, ka sudrabaino mākoņu sezona varētu pagarināties? Tātad... Jo tā temperatūra būs zemāka ilgstošāku laiku, vai kaut kā tā? Sezona garāka varētu būt? Par to es neesmu pilnībā pārliecināts. Es negribu šeit spekulēt. Tas, ka klimata pārmaiņu rezultātā kaut arī troposfēras un kopējā zemes temperatūra pieaug, tad tieši mezosfērā tā temperatūra ir tendence samazināties. Tam ir arī izskaidrojums, viņš diezgan sarežģīts ir. Tas ir saistīts tur ar to gaisa celšanos uz augšu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ir dēļ pasiltināšanās varētu būt, ka to mākoņu paliks vairāk. Vai paliks sezona lielāka? To es nespekulēšu šajā brīdī. Un ir tā doma, ka tieši tā klimata pasiltināšanās palielina to sudrabaino mākoņu, teiksim tā, rašanās iespēju un daudzumu, biežumu, teiksim tā. Savukārt tam visam klājas pa virsu arī saules aktivitātes cikls, ka mēs esam pašlaik kaut kur maksimumā, un tam savukārt ir pretēji ietekmi, tad
saules aktivitātes maksimumā, ja, tad tas siltums, kas nāk, teiksim tā, no saules vēja, nu tā pēdiņās siltums, es, protams, saku, tas savukārt, nu, grauj tos sudrabainos mākoņus. Nu, līdz ar to, nu, tur pagaidām tā kā tās klimata pārmaiņas diezgan dinamisks, nu, viņas iet uz priekšu, viņas nav nostabilizējuši, tad tur tiem pētniekiem ir diezgan grūti tur atdalīt šos abus faktorus, bet, nu, apmēram tā. Bet par sezonu, nē, es neatbildēšu, es nezinu. Domāju, ka nē, bet labāk to izlasīt, vai par to ir pētījumi. Paldies. Tad viens vienkāršies jautājums, tad, lai veidoties sudraboto mākoņu, tad saulē jābūt tā kā 6 grādi zem horizonta, ja? Tātad, jā, tad es sapratu jautājumu, tikai mēģināsim atdalīt to terminoloģiju. Veidošanai saules tam pozīcijai nav pārlieku lielas nozīmes, bet redzamībai gan, jā? Redzamībai. Redzamībai. Sapratam. Tad es parādīšu, man ir kaut kur tie redzamības, jā, kur man ir redzamības nosacījumi. Tātad saule nedrīkst būt pārāk zem horizonta, tas ir skaidrs, jo tad viņi nebūs apgaismoti, un tad teorētiski iespējams saules dziļums ir 18, bet praktiski, labākajā gadījumā 15. Tātad, lai mākoņi būtu redzami zenītā, tad saules dziļums nelielāks kā 8, pieņemsim grādi. Un brīdis, kad var sākt redzēt sudrabainus mākoņus, tur gan nav tāda ļoti izteikta tā līmeņa, tas viss atkarīgs no kontrasta. Ja tās debesis ir ļoti, tādas gaišas, tās pamata debesis, nevis tie sudrabainie mākoņi, tad vajag zemāk tai saulē. Un ja tās debesis, nav tik gaišas, un to gaišumu jau daudz, kas var regulēt putekļu daudzums atmosfērā un tā tālāk, tad varētu būt arī, ka netik dziļi tai saulē jābūt ir. Bet, pieņemts ir, ka varētu būt 6 grādi, kad var sākt tā redzēt. Novērot. Novērot, jā. Paldies. Jā, labi, vēl kāds jautājums specifisks? Laikam, ne, arī klātesošiem nav. Jā, Aivitē nav. Tad visi skaidrs saprotams. Miks, ieslēdz viņam kāds jautājums. Es gribēju pajautāt. Man kā palicis atmiņā, senos laikos, kad tur planetārijā Edgars Mūkins lasīja lekcijas un tā, tad tajos laikos bija tas viedoklis, ka sudrabainie mākoņi ir diezgan reta parādība, ja? Kur pretī, tagad, kā jums šķiet, tas ir saistīts ar to, ka tagad katram no mums ir kabatā vairākas fotokameras vai vienkārši reāli biežāks? Tātad, šies faktors, teiksim tā, arī pētniekiem ir ļoti grūti atdalīt. Es esmu lasījis vairākas rakstus arī zinātniski šajā tēmā. Tātad ir, teiksim, parādīts fakts, ka tās klimata pārmaiņas to biežumu palielina, bet nav zinātniski salīdzinām novērojumi. Ja mēs ņemtu tikai zinātniskos, tad visticamāk, viņš iet tieši tā, kā viņš saka, dēļ klimata pārmaiņām. Bet tā kā mūsdienās, kā jau jūs teicāt, te ir tie fotoaparāti visiem, te mēs tagad paņemtu avīžu rakstus vai portālus un saskaitītu, tad droši vien arī tam te sociālo tīklu un tam līdzīgiem faktoriem būtu nozīme. Bet zinātniskos rakstos ir, parādīts, ka dēļ klimata pārmaiņām un tieši dēļ šīs te sasilšanas, tur tai mezosfērā sanāk paliek mazāk temperatūra, un tāpēc tas biežums ir relatīvi varbūt lielāks. Un noteikti, ka tas ir arī viens no faktoriem, bet tas, ka pašlaik tur, kurš katrs viņus var redzēt, tas tam arī ir ļoti liela nozīme. Paldies. Jā, paldies liels. Tā kā jautājuma laiks ir beidzies, tad vēlreiz gribam pateikties Jurim Siņikovam par ļoti detalizētu sudrabāto mākoņu izklāstu. Un, es gribētu atgādināt, ka jums iesako ir WhatsApp grupām, astronovērojumu grupai, alert noteikti, kā arī Rečiši grupai, kā arī vairāk informācijas noteikti būs nākamnedēļ, kad būs pirms vasaras sezonas pēdējā Latvijas astronomijas biedrības kopsapulce. Paldies visiem par dalību, uz redzēšanos, lai
ražīga vasaras nakts ar novērojumiem sudrabota mākoņu un ceram, ka arī zemeļblāsma būs redzama. Tālāk. Es ceru, jā. Bet mākoņi noteikti, ka būs redzama. Par ziemeļblāsmu. Sudrabainie mākoņi, precīzāk. Jā, lūdzu. Paldies. Uz redzēšanos. Jā, visu labu. Visu Paldies labu. visiem. Uz tikšanos. Paldies! Visu labu. Paldies. Kā pievienojieties.